Nu, sveiks, Gati. Nu, sveiks, Zirt. Paldies, ka uzaicināji ciemos. Un, nu jā, kā es tev solīju, atbilstoši tam, ko tu esi noskatījies, atvedu uz testu komplektu. Varētu labi noderēt, kā tu man minēji, kad par tik, cik tu vēlies ieroci izmantot arī dzinējmedībām. Un arī gaidas medībās, tad attiecīgi ir termālā uzlika. Tas, ko es tev esmu atvedis, tad blāzeru platleņķa optisko tēmekli. Un otru ir tātad termālā ierīce. Varam montēt virsū šim te dzinējmedību optikai. Veicam piešaušanu un būtībā tālāk jau tev nekādas korekcijas katru reizi, kad tu noņemsi nost un uzliks vietā. Tev vairs nebūs vajadzīgs, līdz ar to tev katru reizi nevajadzēs arī braukt uz šautuvi. Dzird, tad es pareizi saprotu, ar šo komplektu es varu darboties gan dzinējmedībās un uzliekot uzliku, iet vakarā pasēdēt uz cūciņu. Tieši tā, Gati. Šo te pogu tu mainīsi gaišuma pakāpi. Jā. Un ar šo tu mainīsi bildes, toni, kā tas viss darbojās realitātē. Nu, tad ejam medībās. Aiziet. Sevi nevaru uzskatīt par mednieku ar ļoti lielu pieredzi. Medīju 2 gadus. Kaut gan par mednieku tā doma bija kļūt jau stipri sen. Veiksmīgi nokārtoju medību eksāmenu. Un tad parādījās, protams, jautājums, ko te tālāk. Zvans draugam un jautājums, ko tad darīt tālāk. Un viņš teica, forši, nu nāc padzen pie mums kolektīvām. Izpelnījos kaut kādu, nu nevar teikt, kad atzinību, bet varbūt uzticību kolēģi acīs. Un tad pagājušu ziemu jau stāvēju mastā. Kā mednieks, nevis kā dzinējs. Nu, Gati, varbūt pastāst, kā gāja? Medībām nekad neko nevar zināt, un šitās bija viens no tām medībām, kad izbaudīja foršu vakaru. Un medības bez rezultāta. Bet runājot par šo komplektu, jāpiemina vairākas lietas, kas man šķita ļoti labas. Tas, ka tas komplekts ir diezgan kompakts, universāls. Forša lieta, kad aplikācija, kad tagad moderni visu var pēc ierakstīt, nosūtīt kluba biedriem, ko te esi redzējis, kā tev ir gājis medībās. Bet tad droši vien jāņem vērā ir tas apstākļus, kad ir nepieciešama zona, telefona zonas. Ja tā zona nav, nu tad arī tu nevari savienot telefonu. Bet redzamība skaidra, vairākas izvēles iespējas, var izvēlēties ar tās krāsas, kādas tev labāk patīk. Un neskatoties uz to, ka medības bez šāviena, ejot uz mašīnu, mēs redzējām 2 buciņu. Nākamā gada būs ko medīt. Bet es saprotu, ka tad jau tu biji noņēmis nost. Jā, mēs jau bijām noņēmuši nost visu un vienkārši skatīšanās režīmā tā, lai redzētu ceļu uz mašīnu. Tad izmantojām arī šo te. Nu, ja jau medības bija nerezultatīvas, tad vismaz, lai būtu kaut kāds rezultāts, esam atraduši arī vienu tādu interesantu lietu, noderīgu rudenim. Un arī, lai atrastu medījumu, lai marķētu. Vai tev ir kāda nojausma, kas šis varētu būt par brīnumu? Nu, rāda triku. Nu, tad skatāmies. Ejam skatīties? Ejam skatāmies. Un cik ilgi viņš spīd? 10 stundas. Feini. Un tad ar šo es varu iemarķēt nomedītā zvēra atrašanās vietu. Ar šo tu var iemarķēt gan nomedītā zvēra atrašanās vietu, gan arī iezīmēt, un lai atrastu atpakaļ ceļu uz mašīnu. Labi, Ģirt, paldies tev par šo vakaru, par grandiozo iespēju izmēģināt tevi sarūpēto komplektu. Tiekamies mežā! Tiekamies!